Bet tajā pašā laikā Latvijas turpina virzīties uz šo mērķu, uz eirozonu. Praktiski laikam citas iespējas jau laikam mums nav, bet vai šī eirozona joprojām mums ir vajadzīga? Nē, nu, ja mēs tā paskatāmies, vai no tā ceļās milzīga inflācija ASV vai Lielbritānijā. Jā, viņa ir diezgan augsta, bet arī tur centrālās bankas pēdējā laikā ir izlaiduši ļoti lielu naudas apjomu. Un šajā gadījumā tas, ka šīs lielās valūtas savā starpā viņas jau iedarbojas, un ja ekonomika ļoti lielā krīzē, varētu teikt, tuvu depresijai, jo tie pieaugumi ir nākošam gadam Eiropas Savienībā prognozēti dažādi no 0,5 līdz arī mīnusiem. Un šajā gadījumā, kad jāizvēlās, ir ko labāk vai palielināt naudas masu un iespējams inflāciju pēc tam, ka ekonomika sāks atkopties, vai arī skatīties, kā ekonomika neizaug un mēs ieejam katrā nākošā spirālē vien uz leju, tad varianti jau nav. Un Latvijas gadījumā mēs esam piesaistīti eiro jau no 2005. gada. Un šajā gadījumā es neredzu, kāda varētu būt iespēja, ja Latvijas banka, piemēram, ja ar eiro tiešām sāka inflēt, tajā gadījumā es domāju, ka vai nu piesaisti paliek pie eiro, vai arī katrā ziņā, ja notiek vissliktākais scenārijs, kam es neticu, ja no eiro tomēr sāk iet sadalīšanās ceļu, tad katrā ziņā piesaisti var veikt Latam pret kādu no stiprākām, no stabilām valūtām, teiksim tā, ne stiprākām, bet stabilām. Par šo otro krīzes vilni runājot, šobrīd jau eksperti nerunā, vai tas būs, bet cik smaga un dziļa būs šī otrā krīze, kā vērtēt, kā tas skars Latviju? Es laikam arī daļai neatbildēju to, vai Latvijai vajadzētu tagad aiziet prom no eiro mērķa 2014. gada 1. Nē, tā ir zināmā mērā atbilde tam pat, lai kas notiek šajā gadījumā ar eiro, bet ja viņš saglabājās, tad pateikt, ka Latvija neizpildīs, teiksim, gan Maastrichts kritērijas, gan nu jau jaunā, teiksim, šī fiskālā līguma kritērijas būtu pilnīgi nepareizs signāls. Jo skaidrs, ka mums ir valsts parāds. Viņš pēdējā gada laikā ir pieaudzis un viņš mums būs jāpārfinansē. Un jo sliktāk mēs sūtīsim tādas nepārliecinošas signālus, ka mēs tādu mainām, mēs vairs negribam eiro, lai kas ar viņu notiek 2014. gribam darīt kaut kā savādāk, audzēt budžeta deficīts vai kaut ko citu. Tā ir vissliktākā ziņa finanšu tirgiem. Ko tas nozīmē? Vienkārši mūsu parādi, ja vispār pirks par daudz dārgāku cenu. Kas nozīmē, ka mums šī budžeta apkalpošanas, valsts parāda apkalpošanas programmas izmaksas pieaug ļoti daudz, kas savukārt nozīmē to, ka citām budžeta pozīcijām naudas paliek mazāk. Vēl izmantojot iespēju, ka jūs kā bijušais Nacionālās apvienības viens no līdzpriekšsēdētājiem esat šeit. Kā jūs vērtējat to, ka šobrīd notiek Latvijā, arī runājot par šo gaidāmo referendumu? Es domāju, ka šīs referendums bija uzbrukums Latvijas valsts pamatiem. Es domāju, lielā mērā valoda, kas ir Satversmē noteikti, kā viens no pamatbalstiem, jo valoda, pilsoņu un valsts teritorija tie pamatbalsti. Un šajā gadījumā šis uzbrukums bija. Es jūtos ļoti nepatīkami. Es domāju, ka tāpat kā daudz citu Latvijā, šajā gadījumā es vērtēju, ka saskaņas centrs, par ko jau te Jurkāna kungs mazliet jau runāja, tas varbūt, es gribētu tikai pateikt, ka es to redzu arī tomēr zināmā mērā saspēlē starp Lindermaņa, kas ir ārpus parlamentāla, tāda radikāla organizācija, saspēle ar saskaņas centru, vismaz Ušakova personā pilnīgi noteikti. Tādas situācijas mēs esam redzējuši Eiropā arī vienā vai otrā situācijā, kad jums ir viena politiska organizācija, kur varbūt juridiski neskaitās viena, bet viņi labi sadarbojās ārpus parlamentārā, kur var darboties ar radikālām metodēm un tā, kas strādā parlamentā. Un tā pašā laikā mums ir jāredz, vai saskaņas centra deputāti, neskatoties viņu kompromisu, kas būs balsojums šonedēļ, cik es saprotu Saeimā, bet es pieņemu, ka viņš netiks atbalstīts, tad jautājums, vai viņi kā saskaņas centra deputāti, lauzot svērstu ne tikai Kabano personā, bet visi varēs nobalsot pret šo te referendumu uzstādīto jautājumu. Ja jā, tad es domāju, ka situācija ir vienkārši nepieņemama vienā neatkarīgā valstī. Vismaz Lindermans uzskata, ka tieši Nacionālā apvienība sākot vākt parakstus par šo izglītības maiņu un palielināšanu latviešu valodas īpatsvaru skolās ir izraisījuši šo visu tālākajošo notikumu ķēdi vai tam? Jūs vienmēr varat atrast šādas iegānas. Kopumā es neesmu personīgi, tas mans personīgais viedoklis, neesmu slēpis publiski. Referenduma Latvijas Satversmē tāda ļoti īpaša situācija, un mēs, manuprāt, viņus lietojam pārāk bieži. Ir, teiksim, slaveni un pazīstami politiķi kā Margareta Tečer, kas vispār 70. gados teica, ka referendumi ir ierocis demagogu un diktatoru rokās.
šajā gadījumā mums vajadzētu saprast, ka politiķi, ja viņi ir ievēlēti, viņi ir atbildīgi, viņiem jāveic tās reformas un tā politika, ko viņi vēlās darīt. Un tikai ļoti kritiskā situācija ir jāprasa īstenībā tautai šis izvēles jautājums. Mēs to darām, manuprāt, pārāk bieži. Tā ir mana atbilde, kā